Bet, nē, labi, man būtu vispār interesanti, no kurienes tā īstermiņa domāšana nāk, jo man liekas, tas tāds vienas dienas tas bizness. Jo es arī atceros, ka agrāk bija, nu, tāpatām, ka Latvija tikko, kur robežas taisījās vaļā Eiropas Savienība, mums bija vecākiem viesunams, un tīpaši viesunams ir tāda vieta, kur cilvēks vienreiz atbrauc, ja tas ir turists, nu, viņš otrais vairs nebrauc, nu, tad tur nebija tās booking atsauksmes un viss kaut kas un tāds. Un es arī atceros, tur kaut kāds bija gadījums, ka tā kā, tur kaut kas meklēja taksu uz Rīgu un likās, wow, 50 tur. Es pieļauju, ka tie bija Latvijā, Jā, aizvest vienkārši līdz Rīgai kādu. Un es zinu, ka tā bija noplēšana. Tā kā, nu, man tur čoms veda viens, ja, arī to cilvēku. Bet tajā brīdī tas tāds, nu, protams, viss jau forši. Tas cilvēks jau zina, tas jau nav tā, ka tu aizbrauc otrā pusē un tev pasaka 50, un tu gribēji maksāt 20, ja, vai kaut ko tādu. Bet es domāju, tā bija tāda iekšā, tu nemaz citādāk nedomā. Tu domā, rekur ritīgi vajag tam cilvēkam, viņš ir gatavs maksāt, vai rekur viņam ir tā krutā vienalga, nu, nezinu, krutais uzvalks vai kaut kas, ja. Un tā vai mēs viņiem prasīsim tur 50, kaut kā varbūt cena ir 20 vai 30. Es domāju, nezinu, no kurienes nu, nāk tā domāšana. Tas bija tāds krievu bizness, nu, no sērijas, nezinu, nu, nevis krievu, bet padomu savienības tāds bizness, kad, nu, ātri kupi pradāja, tā kā, nu, jā, viena transakcija tāda, nu, vai kaut kas tāds, jo, nu, es zinu, ka es esmu pats šito tā kā šeit, nu, nevis domājis tieši par to pagātni, bet piefiksējusi, ka man ir bijis kādreiz tā, ka es tā kā, bet varētu, nu, ķipa ātri šito un es tā, nē, Monte, nav nekāds ātri, mēs veidojam attiecības. Mēs, jā, mēs strādājam ilgtermiņā. Tas, ko tu būvē, tas ir ilgtermiņā, nevis uz vienu pasākumu, nevis uz vienu kaut ko, jo ir, nu, baigi viegli ir padoties, pieņemsim, tu uztaisi kaut kādu vienu, nezinu, paziņo par vienu kursu vai vienu pasākumu, un viņš tagad, nu, pieņemsim, nav pietiekami pārdošana, ja, un, nokancelosim, bet tad, ja tu domā ilgtermiņā, viņi ir jēga arī taisīt priekš 5 cilvēkiem. Nu, mm, un tad nākamais un nākošais, un tad jau tu vari teikt, man jau ir bijuši 5 pasākumi, ja. Bet, ja ieslēdzās tā īstermiņa, ja tā kā, nav jēgas, es zaudēju visu shutdown ritīgi. Kur es, jā. nu, es vēl joprojām mācos ar, nu, tāds lavierēt uz tā līmeņa, bet es domāju, tā domāšana tiešām no tādas padomu savienības varbūt. Es domāju, nu, es stabili, tāpēc, kad iedomājies tajā laikā, kad vēl nebija varbūt tās sociālās tīkli, Google atsauksmes, tur Jā, Yelp un viss pārējais, nu, tad jau viegli vienkārši atnāk pie tevis cilvēks. Nav pat sociālai tīkli, kur pasūdzēties, ka bija slikta pieredze. Nu, varbūt 3 cilvēki, pēc tam 3 cilvēkiem tuvākajiem tas cilvēks pateiks, vai ne? Bet tagad, kad ir Instagram, Facebook, Google reviews, visas šīs platformas, nu vienkārši es domāju, ka tas ir tikai, nu tā vairs nevar darīt, tie laiki beigušies. Nu, tagad ir jā, tiešām jādomā par to, ka katram sliktajam klientam var būt 150 sekotāji vidēji, kuriem viņš var izstāstīt, cik sūdīgi pie tevis bija. mm, Bet, un man liekas, ka šis arī ir ļoti liels iemesls, kāpēc iesakņojies tas, ka tā pārdošana pati par sevi ir vienkārši iesmērēšana, tur virsrokas iegūšana, tur kaut kādas šādas visādas lietas, un mm, ka pieņemsim tikai no tā, ka ir bijusi tā sliktā pieredze. Tāpēc arī Latvijā vēl joprojām ir daudz tādu uzņēmēju, kuri vienkārši negrib pārdot, jo viņiem liekas, ka viņi kaut ko iesmērē. Un tad jā, ir jautājums. Ja tu tiešām tici, ka tev ir rītīgi stilīgs produkts, un tu jūties, ka tu iesmērē, nu tad iedomājies, cik tam cilvēkam ir dziļi iesakņojies tas, šitais, ko mēs tagad runājam, no tiem pašiem, nezinu, padomu laikiem, vai no laika, kad nebija varbūt tās sociālās tīkli, ka viņš pat par savu produktu, kurš viņam liekas labs, baidās, negrib viņu pārdot. jā, Negrib jā. viņu piedāvāt, negrib ķipā pēdiņās Pastāstīs. uzbāzties. Jā. Oho, baloni. Tad laika, tad baloni. Jā, tā tur kaut kas nav ietis pa gaisu. Bet, zini, šis arī, man liekas, no tā, ka iedomājies tā padomu savienība, kas es uz 88. gads, ja 91. Tie ir mums nepilni rekord 30 kaut kādi gadi, mums ir atļauja būt uzņēmējiem. Un man liekas, ka tas sākuma posms, vai vispār taču arī padomu savienības bija tas, kad tevi nopēla, ja tev kaut kas savs. Un tas ir nelikumīgi, tas bija aiz muguras. Nu, tāpēc ir tāds kaut kur tā kā žurkoties, ja? Nu, kaut Jā. kur aizmugurē. Un tad ir, nu, tāds, cik mums ir vispār tie gadi, ka tu vari lepoties, ka tu esi uzņēmējs. Nu, tāpēc, ka tas tāds, labi, ja mēs runājam par lielu uzņēmumu, tas jā, bet, piemēram, nu, kaut kāds mazs, jā. Un tad, kur nu vēl stāstīt par to, ka tev ir foršs produkts, jā? Nu, tāds, Mm. nu, ka tev vēl tāda identitāte jāuznes, jā, es esmu uzņēmējs, tad es vēl pārdodu un viss pārējais. Un tā kā man liekas, tur ir foršs viss kaut kas daudz īstenībā. Ko droši vien katrs var pašķitināt, kuram ir tā problēma, kur nevar izstāstīt par savu šo produktu skaidri un gaiši, cik viņš ir labs. Jā, tāpēc ir sajūta, ka tu vienkārši, varbūt, kad cilvēkiem ir sajūta, ka
Ja jau viņš negrib, tad jau es viņam neuzbāzīšos. Nu, ja viņš nepirks, tad es viņam neuzbāzīšos.